Rīgas ostā nogādātas vairākas Stryker bruņmašīnas, kas esot viena no jaunākajiem šāda tipa transporta līdzekļiem ASV armijas rīcībā. Šī ir vienība no Pensilvānijas Nacionālās gvardes. Tā ir vienīgā ASV Nacionālās gvardes vienība, kura ir apbruņota ar šī tipa bruņmašīnām. Un šī vienība piedalīsies mācībās Saber Strike un tad atbalstīs gan mūsu lietuviešu un igauņu sagatavošanos dalībai operācijā Afganistānā. Atgādinām, ka no 18. līdz 31. oktobrim Ādažu poligonā un tam pieguļošajā novada teritorijā notiks apvienotās sauszemes un gaisa spēku starptautiskās militārās mācības. Latvijas bruņoto spēki ir būtiska NATO sastāvdaļa un ir mūsu strateģiskā sabiedrotība Afganistānā, kur mēs kopīgiem spēkiem palīdzam šai valstī kļūt par pilnticīgu demokrātiju. Kopumā mācībās piedalīsies vairāk nekā 1700 karavīru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un ASV.